labrīt, labvakar. Tiem, kuri mūs skatīsies ierakstā, pagaidīšu, kamēr kāds pievienosies. Tātad šī ir mūsu otrā sarunu cikla sērijā, ko vēlas sievietes. Esmu iecerējis uz šo sarunu aicināt dažādu nodarbošanos, dažādu interešu, uzskatu, iespējams reliģiju un tautību sievietes, lai noskaidrotu, ko tad vēlas sievietes un kas dara sievietes laimīgas. Jo, manuprāt, tieši no sievietes ir atkarīga pasaules nākotne tik vienkārši, jo katrs cilvēks, kurš ir vai nu prezidents, vai nu politiķis, vai nu biznesmenis, vai nu ģimenes cilvēks un tā tālāk, katrs cilvēks ir bijis 9 mēnešus mammas vēderā, katrs cilvēks ir veidojies no mammas, un katra sieviete ir spējīga radīt šo jauno visumu, šo jauno brīnumu, kas nāks pasaulē un piedzīvos un darīs daudz un skaistas lietas. Tāpēc kāds būs šis dārs, kāda būs šī sieviete un ko bērniņš uzņems un iemācīsies šos pirmos dzīves gadus, ko viņš sajutīs šīs grūtniecības laikā, tas viss būs atkarīgs no sievietes. Vai viņa būs laimīga, priecīga, mīlēta, apmierināta ar dzīvi un tā tālāk. Tāpēc mans uzdevums un arī vēlme ir apzināt daudzas sievietes un noskaidrot, kas tad viņas dara laimīgas. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Lindu Kronbergu Svenci. Linda ir enerģijas elpošanas praktizētāja, Linda ir akāši hroniku lasītāja un Linda ir dvēseles ceļojuma pavadone. Manuprāt, ļoti interesantas nodarbošanās. To, kā tas viss strādā, kā Linda ir to iemācījusies un ko tas dod cilvēkiem, to mēs uzzināsim šīs sarunas laikā. Tūlīt tās pievienošu Lindu. Es gribu vēl pateikt ļoti lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri man zvanīja un rakstīja un teica paldies par pirmo sarunu. Čau! Liels prieks tevi redzēt. Un jā, tātad es pabeigšu, tātad paldies visiem tiem, kuri atbalstīja mani pēc pirmās sarunas, un tas bija ļoti mīļi un iedvesmojoši, un sniedz arī padomus, kā man uzlabot šo savu sniegumu. Tātad esmu pabaidījis nedaudz gaismu, liekas, ka ir labāk, un mācīšos un pilnveidošos. Tātad, Linda, lūdzu, dodu vārdu tev, es jau ar tevi iepazīstināju, bet tātad pirmais jautājums, ko es gribētu tev uzdot, kas tad ir tas, ko tu īsti dari un kā tu pie tā nonāci? Varbūt 2 jautājumi sāc, ar kuru gribi, un tad jau tālāk skatīsimies. Jā, paldies. Ko es daru? Es sevi saucu par mentoru caur mīlestību, transformācijas mentoru caur mīlestību, jo es redzu, ka, mums ir daudzas lietas, kas ir tā kā jāšķetina, bet tas nav tā, ka mums ir ar sakostiem zobiem caur varu un vienkārši caur sāpēm to jādara. To visu var izdarīt caur mīlestību, caur tādu atbalstu, izpratni un ar palīdzību. Jā, tie ir dvēseļu ceļojumi. Pēdējais, kas man tā kā pašai atnāca un saslēdzās, kāpēc vispār to daru, es pati esmu no Arktūra, un arkturiāņi ir tie, kas tur to portālu, kur dvēselīte iziet ārā un pēc nāves un transformējas, tā kā attīrās, dziedinās. Un par šo tā kā mēs varētu ļoti daudz un dikti stāstīt, jo noteikti man interesē viss šis. Jo tādā ilgā laika posmā mūsu dvēselītes nav varējuši tikt uz tām saucamajām dvēseļu mājām,
uz dvēseļu pasauli, lai tur notīrītos, jo mēs nodzīvojam dzīvi, mums tur ir kaut kādas piesaistas, aizvainojumi, dusmas, kāds mums ir nodarījis pāri, mēs par kaut ko jūtamies vainīgi, ka kādam citam esam nodarījuši pāri, un aiziet uz dvēseļu pasauli, mēs vienkārši to attīram, izdziedinam un ieraugām, kāpēc mums tas bija vajadzīgs un tā. Bet tajā momentā, kad veselīte to nav varējusi tūkstošiem, pat iespējams tūkstošiem gadu garumā, nav varējusi to izdarīt, un tajā mirklī mēs esam iegājuši tādā sansāras ratā, kur mēs tā kā, mums ir tas aizvainojums no daudzu dzīvēm sakrājies, un jā, tātad atgriežot atpakaļ, šādi uzkrājās, jā, un Arktūrs ir tā vieta, caur kurien tā dvēselīte, tā fiziskajā plānā Arkturiāņu portāls ir tā vieta, caur kurien dvēselīte var iziet. Daudz tūkstoši gadus dvēselītes nav varējuši to izdarīt, un tāpēc man tikai tagad nesen saslēdzās tas, kāpēc es daru to, ko es daru, tieši šī iemesla dēļ, ka tā kā laiks ārpus Zemes īsti nepastāv, tā kā mēs šeit viņu lineāri uztveram. Un tas nozīmē, ka mēs no šodien mēs varam aiziet uz jebkuru iepriekšējo dzīvi, izprast, saprast, un savā ziņā es teiktu, tā kā viņu aizvērt, lai viņa vairāk nefonē un vairāk nevalkās mums līdzi. Un dvēseļu pasaulē mēs viņu tā kā caur dvēseļu pasaulī, dvēseļu mājām mēs viņu aizveram ciet, saprotam to mācību, paņemam to, kas mums ir vērtīgs, atlaižam to, kas mums nav vajadzīgs, mums vairāk nav jāvelk līdzi, mums vairāk nav jāpieredz tā pieredze, kas mums ir pieredzēta, un dzīvot daudz kaitīgāk un baudpilnāk jau šodien. Jā, tas ir tas, kas man pēdējā laikā ir saslēdzies, kāpēc vispār es esmu līdz tam nonākusi, un tas ir tieši klausoties savā dvēselē, savā sirds balsī, un kā es līdz tam nonācu, es teiktu, tas bija diezgan tā mistiski no viena pie otra, trešā, un mans ceļš patiesībā sākās pirms 4 gadiem. Man jau gribas teikt tikai pirms 4 gadiem, jo tik daudz ir viss kaut kas noticis par šiem gadiem, ka tiešām tas liekas tikai. Un pirms tam es biju 16 gadus mamma, tā, kad 100% mamma. Kaut kur es tad piestrādāju, kad man bija lielie bērni drusku lielāki, bet tad nāca mazie, un es atkal biju tikai un vienīgi mamma. Bērni, cik tad? Man ir 4 bērni, 2 lielāki un tad 2 mazāki. Starp, kaut kad no 2. līdz 3. 9 gadu starpība. Tā kā tajā laikā es tur kaut kur nedaudz piestrādāju, bet arī tā strādāšana bija visu laiku pakārtota bērniem, lai izņemtu, palaistu uz bērndārzu, izņemtu, aizvestu uz trendiņiem un vēl visādām tādām ārpus nodarbībām. Un kurā brīdī tu saprati, ka tu gribi darīt kaut ko sev, ja gribi apgūt kādu profesiju, kurā brīdī bija tā vēlme un kāpēc radās tā vēlme, varbūt bija kāds iemesls, kāpēc tu izdomāji, ka tu gribi meklēt kādas šīs garīgās prakses, jo, cik es saprotu, tas nav tā parasti, kad vienkārši cilvēks sēž mājās, es tagad gribu pamācīties grāmatvedību, lai man būtu interesantāk, tu izvēlējies kaut ko pavisam tādu, ko daudzi cilvēki varbūt daudzi pat tam netic, un daudzi pat nezinu, un nevar iedomāties, ka kaut kas tāds vispār eksistē. Kas bija tas, kas tevi pamudināja tieši šādu ceļu iet, un kā tu pie tā nonāci? Īsumā es teiktu, ka tas bija noteikti dievišķi vadīts, jo kad ierunājos par grāmatvedību, es tieši kaut kur pēc 3. bērna, man liekas, es sāku domāt, ka es varētu, varbūt arī pēc 2. kaut kad, es varētu iziet tā kā grāmatvedīgus kursus un tad vīrama firmā palīdzēt, Bet visu laiku tur kaut kas buksēja tā, ka es nevaru aiziet. Es dzīvoju Norvēģijā, es nedzīvoju Latvijā, es dzīvoju Norvēģijā tagad jau, man liekas, kaut kādi 16 gadi, es kaut kad beidzu skaitīt. Un kaut kā nesalikās tas. Un tad, man liekas, 3. un 4. bērnu man bija tāda sajūta, kad es sāku just, ka es nepietiek ar to, kad es esmu tikai mamma. Man sāk gribēties kaut ko vēl.
Bet es iedomājos iet augstskolā. Nu labi. Viena lieta, kas man nomaca, ka 4 gadus mācīties ar bērniem un visu to nomenedžēt, bet, nu, tā kā, ok, labi, tas varētu būt opcija, ja es atrastu kaut ko tādu, kas man, nu, tā kā, Ļoti interesanti. Nu, es varu celties un iet gulēt un vienkārši tas ir mans. Nu, es ļāvu tam nākt, un tas arī īsti neatnāca. Un tad vienā kaut kādā mazā kursiņā, un tas ir tas, ko es saku, citreiz varbūt mēs aizējam kaut kādu vienu kursu, un mēs liekas, nu, tas jau neko te neiemācījos, bet paskatoties tādā plašākā bildē, tu varbūt tajā kursā var satikt kādu cilvēku, kas tev jau nākamo solīti var parādīt, aizvest kaut kur, tu vari kaut ko sevī atklāt, nevis ar to informāciju, ko tev iedod, bet ar to enerģiju, kas ir tajā laukā. Un es biju tādā... Es gribu pajautāt, vai mēs varam teikt šī sakarā, ka svarīgs ir cilvēka izteiktais nodoms, tātad es izsaku nodomu, es vēlos atrast kādu nodarbošanos, mēs tā kā dodam augstākam spēkam šo informāciju, ka mēs to vēlamies, un tad jau mūs ved pa šiem solīšiem, kā tu saki, es aizēju uz kursiem, satieku cilvēku, kurš man iedod tālāk un tālāk. Tā mēs varam teikt, ka ir svarīgs tas nodoms. Es teiktu, ka jā, nodoms arī ir ļoti svarīgs. Tāpēc katrā elpošanas sesijā tiešām nodomam ir ļoti, ļoti liels spēks. Un es pat dažreiz ieteiktu pierakstīt to nodomu, jo tieši par to nodomu runājot, man bija viens kurs, kur mums lika, ko mēs vēlamies no šī kursa iegūt. Un es uzrakstīju, tagad pēc kursa, vai jūs esat ieguvuši? Tā, nē, man liekas, ka nē. Es atveru to grāmatu un izlasu burtiski, ko es esmu uzrakstījusi, un es saprotu, ka es esmu ieguvusi 2 reizes vairāk nekā es uzrakstīju. Protams, ka tajā laikā pēc tam ar sevīm strādāju, jo tā kā mēs gribam vairāk un vairāk un vairāk. Bet tas sākuma punkts patiesībā bija, tā kā es dabūju vairāk nekā es uzrakstīju, ko es vēlos no tā kursa dabūt. Kā nodomam ir ļoti, ļoti, ļoti liels spēks, viennozīmīgi. Es teiktu, ka tur arī strādā tā daļiņa, ka mēs sevī ieklausamies. Nevis sociumā, kur visiem vajag augstākās izglītības un varbūt 2 un varbūt pat 3 un 4. Ja tas ir tas, kas tevī iekšiņā ir, nav nekas slikti. Ne otrs variants nav slikti. Ja iekšiņā ir tāda vēlme, tad why not? Mums kādreiz bija kosmiskajās sarunās tieši par to, ka vai meitene ir uz sava ceļa, jo neliekās, kaut kas neliekās kopā, un tieši runa par augstskolu tur bija. Un tur tik skaidri parāda, ka tas ir tas ceļš, viņš vienkārši ir savādāk jāredz, savādāk jāuztver, un tikai un vienīgi caur šo ceļu, caur šo tieši caur augstskolu, tieši caur šo oficiālo izglītību ejot, var piepildīt savu to lielo vīziju. Tā kā ir ļoti, ļoti dažādi, un galvenais ir ieklausīties sevi, un nevis iet tādā sociuma spiedienā, bet ieklausīties sevi, un, ja ir vajadzīgs, tad arī paklausīties pakonsultēties. Man liekas, Vakaras kronikas ir brīnišķīga vieta, kur pakonsultēties, paskatīties, ieraudzīt to lielo bildi, jo bieži vien mēs šeit uz zemes, cilvēka ķermenī, mēs redzam to šauro celiņu, šauro bildīti. Patiesībā tur ir kaut kas daudz, 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 daudz lielāks un meklīgāks. Bet atgriežamies, es gribu atgriezties, tātad tu saprati, ka vēl nav tavs, un tad tevi aizveda kur? Es biju vienā kursā, kur tieši Jānis Bruns stāstīja par to, cik ļoti mēs ietekmējam bērnus. Ka bērni, kā mazi sūklīši līdz 7 gadiem, vienkārši viņiem nav loģiskā, kritiskā domāšana, viņi vienkārši visu, ko mēs viņiem sakam, viņi vienkārši uzsūdz. Un cik bieži vecāki dusmās vienkārši savu traumu vadīti, nav pateikuši, tu tāds un šitāds vai vēl kaut kāds. Un bērns vienkārši viss, es tāds esmu. Un kā zīmogu pats sev uzliek uz pieres. Un jā, man bija 2 lielāki bērni un 2 vēl maziņi, un es sapratu, es paskatos, cik ļoti es esmu tieši savas
bērnības traumas projicējusi uz lielajiem bērniem. Un tā kā, kur man ir vēl viena iespēja to labot un izdarīt kaut ko labāk, savādāk, labāk, bet katrā ziņā savādāk. Un tad es aizgāju tā kā, es aizgāju strādāt ar sevi. Jā, tas bija svarīgi. Labi, tālāk. Jā, tad aizgāju strādāt ar sevi, un man tad vienkārši salikās viss viens kurs, nākamais kurs, aiznākamais kurs, un tā gada laikā, mazākā gada laikā, kaut kad 9 mēnešu laikā, es kļuvu par elpošanas pasniedzēju, kur uzsākot pirmo kursu, man vispār bija tā, tā kā, tā kā, tas ir tik krūti, bet, es jau, viennozīmīgi, nē, tas nav priekš manis, nē. Tas ir kaut kas tāds, ko, lai kurš, bet es to nevaru, vai ne? Es biju visparastākā, vispelēkākā pele visā savā, nezinu, pagastā valstī, vienalga, kur, tā kā. Likās, noteikti tā nebija, bet to bija tā iekšējā sajūta. Bija tāda sajūta, jā. Es vispār, tā kā sevi, kur es varētu sevi rādīt par, stāstīt par sevi, kam tas vispār interesētu un mācīties par kaut kādām tādām lietām. Pirms 4 gadiem es nezināju, kas ir meditācija. Es biju dzirdējusi, visi meditē. Kas tas tāds ir? Es arī gribu. Ko lai es tagad daru? Tā kā man vispār nebija ne mazākās nojausmas. Es biju dzirdējusi vārdus meditācija, bet kas tas tāds ir vispār? Man bija, tā kā, kas tas pa zvēru? Ko viņš ziemā ēd? Tā kā nulle vispār priekšstats, nulle informācijas par to. Man bija pirms 4 gadiem, jā, man liekas, pirms 4 gadiem viennozīmīgi, varbūt 3,5, bet, jā, tā kā tas bija kaut kas tāds, kur es saku, tā kā ar prātu, kas mani tur aizveda, bija tas, ka es negribu savus bērnus tik ļoti, tā kā ietekmēt. Jā, tu saki, ka tu kaut ko dari tādu, kas tev pašai nepatīk. Tu varbūt esi jāsāka vai tā iekšējā neapmierinātība ar sevi, kā tu teici, tā spēlēkā spēles neapmierinātība izpaudās arī uz taviem apkārtējiem cilvēkiem. Un tad tu saprati, ka tu gribi kaut ko mainīt. Jā. Es gribēju saprast, ko man vispār īstenībā, kad es sāku, to man nebija nejausmas, man nebija tā vīzija, ko es tagad tur mainīšu. Es vienkārši gribēju saprast. Kādas ir opcijas, kā tas vispār viss strādā, bet pa lielam es saku, es tiešām tagad atskatoties jūtu, ka tas bija tāds dievišķi vadīts, jo man nebija ne mazākās nojausmas, uz ko es eju. Jā, par zemapziņu kaut kas, kad pirms 4, tā kā daudzi runā, tev jādziedina iekšējais bērns, labi, kāpēc, un visādi tādi jautājumi, kuriem vispār nebija nekādas atbildes. Un tad tev palīdzēja tā elpošana, ja tu praktizēji, un tad tu tālāk gāji un atradi arī, tu jau uzreiz tāpēc jau es to sajūtu tā kā tavu dievišķo ceļu, jo tu uzreiz aizgāji tādā sfērā, kur ir tiešām ļoti, ļoti ir jābūt jau kaut kādu iepriekšējo dzīvju pieredzēju vai šim savienojumam, kā tu teici, ar tavām mājas planētām, jo tevi aizveda jau tajā ceļā, ko ne katrs cilvēks vispār, kā es teicu, ir dzirdējis un kur vēl praktizējis, ja? Tātad tu tajā brīdī, kad tu biji gatava, tad visas durvis tev pavērās. Jā, bet atskatoties šodien, visas durvis atvērās, bet kas ir svarīgi, ir tas solis bija jāspēr man. Ar visu to, ka tās durvis varēja, es vienkārši šodien redzu, ka tās durvis bija tur, bet bija tā, ka es varēju arī neaiziet. Tad, kad es aizgāju, es varēju neaiziet, jo es aizgāju tā kā vasarā, jūnijā kaut kādā iestājos kursos, tā kā, kurš jūnijā stājās kursos? Bērni visi mājās, 4 bērni, maziem bija gads laikam kaut kāds, kaut kas ap to. 4 bērni mājās, visi ir atvaļinājums, viss kaut kas. Kad lai es tur mācos? Kad lai es tur to visu daru? Un man bija tāda doma atlikt to uz septembri. Bet kaut kas, nezinu kas, kaut kas nostrādāja, un es tomēr aizgāju, un tas ir par ko tu sāki, tā kā visas durvis atvērās, es teiktu, durvis atvērās tajā momentā, kad es sāku iet. Viņas neatvērā, nebija tā, ka stāvēju, un reku durvis atvērās, un tā kā ejam. Durvis bija,
man bija, es teikšu, man viņa tās pirmās durvis man bija jāatver, un pēc tam es redzēju, kā tiešām, es arī redzu, ka nākamās durvis patiesībā pašam ir jāatver. Viņas neatverās, viņas tur ir, bet es varēju arī neiet, tā kā, tā kā es varēju, labi, man pietiks ar pirmo, pieņemsim, tā kā transformācijas kursu, man pietiks ar pirmo, es neiešu uz otro. Un pēc transformācijas kursa es varēju nobīties un neaiziet uz pasniedzējiem, jo tas bija tiešām ļoti bailīgi, jo es biju mamma. Es biju 16 gadus, bijusi tikai mamma. Un pēkšņi es aizēju tur tā kā cilvēkos, kuri ir coachi. Cilvēki, kuriem tur ir biznesi pašiem savi. Un tā kā es reāli, kad es tur, man jau tā kā sākās pirms, bet tad, kad es tur mums bija tāda iepazīšanās, man bija tāds jau, ko es tad vispār daru? Ko es tiešām tad, man nav nekā, tā kā tāda sajūta, man nav nekā. Es te tā kā, nezinu, tā kā pirmklasnieks atnācis nosēdies, 12. vienalga 10. klasē, un tā kā, es arī mācīšos kopā ar jums. Sajūta man bija tāda. Un es sev jautāju, ko es šeit daru. Tad atbildes, protams, nāca. Tajā visā apmācības procesā man nāca atbildes, ko es šeit daru, jo tas, kā mēs redzam sevi, kā mēs jūtam, ir bieži vien ļoti tālu no patiesības. Un es redzu, cik ļoti tas ir saistīts ar mūsu bērnību, kur mums tā kā, nelec augstāk par savu dibenu. Ko tu tur izcelsies? Un tev taču nekas tur tāds īpašāks nav kā citiem. Un parasts cilvēks, tu kā klusiņām sēdēsim, te nekur neiesim, nekur. Kādam, kam varbūt ir bijis kaut kādi tādi vecāki, kuri sevi tā kā rādījuši, varbūt tur kaut kādi savādāk, bet tur arī tā kā var veidoties, kad vecāks ir tik ļoti spilgts, ka bērns pazūd. Tā kā ļoti daudz dažādas, bet, man tiešām bija tāda sajūta, kad visu dzīvi esmu dzīvojusi ar iekšējo sajūtu, kad es visparastākais cilvēks, visparastākā klusākā pelīte aliņā. Un tad tu nonāci pie savas, man gribētos parunāt par tām akāši kronikām un dvēseli ceļojumiem, jo tas man arī pašai ļoti interesē. Tad tu nonāci, atradi kādu skolotāju, kā tas vispār notiek, cik es zinu, tu mācījies no kāda ārzemēs, Amerikā, slavena skolotājs, kas tā ir pa metodi un kā tas viss strādā? Pēc pasniedzēja kursa man bija tā, ka man pašai sāka vērties iepriekšējās dzīves vaļā. Es no viņām sabijos, reāli meklēju informāciju, ko man ar to darīt un ko es vispār, ko nu tagad. Un ilgu laiku es neatradu, līdz atradu Ingu Ružicku. Tad es sāku mācīties rentgenoloģiju uzreiz, kas man kā vienkārši atskatoties, man katrs nāca kā kurs pēc kursa. Tur nebija, varbūt nedēļa bija starpā, viņi nāca katrs viens pēc otra. Jā, tad tā bija tie bija tas, ko es šobrīd vienkāršākā valodā saucu par dvēseļu ceļojumiem. Un tad pa ceļam man arī atnāca tāda situācija, kad man pateica, ka es uzdevu jautājumu channelingā, un man saka, tu pati vari aiziet akašu kronikās apskatīties. Man tāds reāls šoks bija, kā es, ko, kāpēc, labi, ja man tā saka, tad ok. Tad tas atkal ir par to, ka mēs dabūjam informāciju, bet ko mēs ar viņu daram, vai mēs tā, labi, jā, man tur tā teica, es pēc 10 gadiem paskatīšos, kas man tur ir, vai tomēr mēs, es lieku to soli uz priekšu un skatos, kurus var apgūt. Un tad es meklēju, man īsti nekas neizlaca latviešu valodā, un tad man ieteica Debiju Solaris. Un Debijai Solarisai ir viņa, vismaz cik es zinu, tā publiski apmāca, vismaz pirmā, varbūt šobrīd nevienīgā, bet tajā mirklī bija vienīgā, kas apmācīja taisīt tādas grupas par galaktiskajām akašu kronikām. Un ar ko viņas atšķirās, kā es jūtu, tas ir vienkārši enerģētiski tāds kā, pagasta biblioteka vai skolas biblioteka un Gaismas pils biblioteka. Un tur ir cita enerģija un arī, tas saturs arī tāds plašāks, vai ne? Jo vienkārši tīri telpa lielāka. Un jā, tā sākās, man tur bija visādas interesantas lietas ar tām galaktiskajām akašu kronikām arī, jo es beigās tā kā aizgāju tomēr
apskatīties, apgūt, atradu arī skolotāju ar Zemes akašu kronikām, bet, jā, es vienalga atgriezos pie galaktiskajām, jo tur ir manas mājas, tur ir mana tā māju sajūta. Tad atšķirība, cik es saprotu, varētu būt tā, ka Zemes kronika ir tā, kura ieraksta cilvēka dzīves uz Zemes, ja, tad ir tāda vietiņa enerģētiskā kaut kur kosmosā, kuru sauc par akāšu kroniku, un kurā ir ierakstīta tā tavas cilvēka dvēseles zemes pieredze. Un tad ir tāda vieta visā visumā, kurā ir ierakstīta pieredze par mūsu starp galaktiskām pieredzēm. Ja? Tā es to pareizi saprotu. Tā varētu teikt. Nu, tā kā galaktiskajās arī tur ir arī daļa. Es teiktu, Zemes akašu kronikas ir viena daļa no galaktiskajām. Jā, protams. Bet pašā laikā galaktiskās viņas, vispār ko tādu iedomāties, ja, kad daudziem cilvēkiem, es pieļauju, pat ir grūti iedomāties, ka viņi dzīvo vairākas dzīves, bet iedomāties, ka mēs vēl dzīvojam uz dažādām planētām, ka mēs vēl dzīvojam dažādos visumos, un ka tur viss ir pilns ar dzīvību un visu to, tas man liekas ļoti interesanti. Un tu to esi pieredzējusi un pastāsti, kā tas notiek. Tu teici, man teica, vai tu redzi, vai tu jūti, un kurā brīdī tu tā kā noticēji vai saprati, ka tas, ko tu jūti, tas nav tas, ka tu vienkārši esi to izdomājusi, bet tā tas ir un ka tas reāli strādā. Nu, es teikšu par to ticību, man vēl katru reizi pirms sesijām, tagad jau to domu lieku vienkārši maliņā, bet vienalga ir tāds, vai es spēšu tā kā atbildēt uz tā cilvēka jautājumiem, man vēl šobrīd tā kā cilvēciskā līmenī ir, bet tajā momentā, kad es savienojos, tad jau nav tās jau no manas zināšanas, es vienkārši lasu to lauku, un tā informācija nāk dažādi. Visizteiktākais mans uztveres kanāls ir sajūtu kanāls. Man nāk visbiežāk caur sajūtām, ir arī kaut kāds, kur es tā kā redzu, bet ne izteikti vizuāli, drīzāk tāds kaut kādām, nezinu pat kā to aprakstīt, jā. Bet pamatā es tomēr tā kā sajūtu, un kad es tās sajūtas ielieku vārdos, tad man arī tur tā kā tāda bildīte uzrodās. Tāpēc man tas, informācijas nodošanas veids atšķirās no citiem, jo man nāk caur sajūtām. Tas es vienkārši jūtu. Es sajūtu to, kā tas cilvēks, būtne, dvēsele, ir jutusies tajā dzīvē, ko viņa tur ir tā kā sajūtu ziņā pieredzējusi. Un pat jo es no sākuma domāju, ka es redzu, kā ir fiziski. Tad man bija viena tāda pieredze, kur kā es redzu to vīrieti, to dvēseli, man liekas, kaut kādā kosmiskā pieredzē, jā. Un es viņu redzu, es viņu redzu kā tādu vecu vīru ar sirmu bārdu, kā tie japāņi, ķīnieši, kas tur tādi viedi vīri, ja. Un tagad tur mēs saprotam, kas tur par ķibeli ir notikusi, un mēs to lietu izdziedinam, atlaižam. Un pēkšņi tas vīrietis nomainās. Viņš kļūst tāds eiropeiskāks, viņš kļūst jaunāks, un es nevaru saprast, es taču tikko redzēju viņu tādu un tādu. Un tad es sapratu, ka tas, ko es redzu, ir tā enerģētiskā puse. Un enerģētiski mēs varam būt tādi, tā kā dievgostiņas, jā, un pēc tam kaut ko atrisinot, mēs pēkšņi tā kā jaunāki kļūstam, jautrāki, atraisītāki, jā, tā kā es redzu to enerģētisko, un bieži man prasa, kā tad fizikā izskatās, un es saku, es īsti neredzu fiziku, kādā krāsā, piemēram, tev tur mati ir bijuši, vai cik viņi gari un tādas. Es redzu to iekšējo, kā tu pa sevīm kā tas cilvēks pa sevīm ir juties, vai viņš ir juties kā blondīne, es drīzāk to varu nolasīt, nevis kā tīri fiziski viņš tur ir izskatījies. Un tad saki, kādi cilvēki nāk pie tevis, jeb kādiem cilvēkiem tu ieteiktu atnākt uz šo akāšu kroniku lasījumu, ja piemēram, cilvēkam ir kaut kāda problēma vai
kas ir tas, kāpēc būtu nepieciešams ieskatīties šajās iepriekšējās dzīvēs, jo, dzīvo un dzīvo šo dzīvi, ko tev tur skatīties, nezinu, citās dzīvēs, vēl galaktikās dzīvo nost vienkārši. Kāds varētu tā domāt? Jā. Kamēr viss apmierina, dzīvo nost. Viennozīmīgi nav jāiet meklēt, ja viss apmierina. Kad cilvēki visbiežāk nāk, tad, kad viņiem ir kaut kādi izaicinājumi, ka viņi nesaprot, kāpēc tā ir kaut kādas atkārtojušās situācijas, kaut kādas kroniskas sāpes, kur iztaigāja, tas ir viens no variantiem, ja? Iztaigā visādus dakterus, un dakters pasaka, tev viss ir kārtībā. Cik daudz reizes man nav bijis tā, kad vienkārši tu pēc tam skatoties ieraugu, vai tā ir, man pašai bija ar celi tā, ka man sāpēja celis. Un es zinu, ka es neko neesmu, es viņu esmu sasitusi. Es neesmu pat, tā kā, man viņš sāp, vai es trenējos, vai es netrenējos. Kādu laiku netrenējos, man viņš tik un tā sāp. Es sāku trenēties, un man viņš arī sāp. Tā kā nav loģisku izskaidrojumu tam vispār nekādu. Un tad es gāju pati skatīties iepriekšējās dzīves, un tā bija beigās jau es ieraudzīju, ka tā bija tā diezgan kosmiska dzīve, vai arī, nezinu, nākotnes dzīve, pat, vienkārši šitad, man liekas, sākās erors prāta, jo visas dzīves, savā ziņā notiek vienlaicīgi, jo nepastāv ārpus zemes, nepastāv laiks. Tas nozīmē, ka mēs varam piekļūt visām tām situācijām un viņas šeit un tagad izlabot, izmainīt, pieņemt, saprast, atlaist, izdziedināt, un labums mums notiek šeit tagad. Un man bija tāda pieredze, ka man tur bija uzkrītas koks virsū uz kājas, man tā kāja tika amputēta, man bija protēzes uzliktas, bet tādas ļoti attīstītas, nebija vienkārši kaut kādas tur mieci, bet tiešām ļoti attīstītas, no malas skatoties, kādas problēmas, tā kā, gandrīz tā kā īsta kāja, bet tur bija milzīga nepieņemšana, tur bija milzīga tāda, nezinu, vai vainu sajūta, bet tāda, drīzāk precīzāk būtu tā nepieņemšana, kad, kāpēc ar manīm tā vajadzēja notikt, kāpēc man tā, kāpēc man jācieš, kāpēc, tā kā es nepieņemu to situāciju, vienkārši es gribu atpakaļ to savu kāju, man ir vienalga, jūs man te varat kaut ko citu piedāvāt, es gribu atpakaļ. Un vienkārši izdziedinot to situāciju, pieņemšanu, ir pagājuši, ja nemaldos, kad ir 3 gadi, un man cels nav sāpējis. Cik jauki. Tāpat ir tagad pēdējā laikā, par cik es tā kā, jo es vairāk strādāju, jo man ir tā informācija tāda plašāka nāk, un pēdējā laikā ir tieši galaktiskie ievainojumi nāk, kur ir, kur tiešām, pat, tā ir iepriekšējā dzīve, bet uz Zemes ir galaktikā kaut kā nodarīts pāri, un tā sāpe mums ir šī ķermenī, lai mēs pievērstu tam uzmanību, sāktu meklēt, sāktu rīkoties, aizietu uz to dzīvi un pabeigtu to situāciju. Izprastu, palaistu, dziedinātu, visu. Vai tu vari teikt, ka šobrīd ir tāds laiks, īpašs laiks, kad šobrīd tiešām ļoti daudz šīs informācijas cilvēkiem nāk, un tiešām šis ir laiks, kurā mēs varam ļoti ātrā tempā atrisināt kaut kādas lietas, kas mums varbūt ir vilkušās, es nezinu, tur 100 dzīvju vai galaktisko pieredžu, ka šobrīd beidzot arī uz planētas Zeme ir atvērusies šī enerģija, kad mums vispār ir pieejama informācija par kaut ko tādu, kurš tev kaut kādos tur senākos laikos, vēl cik no mūsu dzīves atceroties, par tādu kaut ko runāja, un tāds vispār nekas nebija iespējams. Vai mēs varam teikt, ka šobrīd tiešām mainoties šīm Zemes vibrācijām, arī šī informācija nāk arvien straujāk, un iespējas cilvēkiem, kuri ir gatavi un kuri ir atvērti šīm pārmaiņām, viņiem ir iespējas ļoti lielai transformācijai. Tieši tā. Mēs esam tā kā katra tāda veselīte ir apzināti izvēlējusies inkarnēties tieši šeit un tagad, šajā laikā, lai beidzot varētu atstrādāt to un palaist. Un šodien mēs varam atstrādāt 100, es nezinu, varbūt pat 1000 dzīves šajā laikā,
Vienkārši, nu, es nezinu, varbūt nevajag mums pat 1000, jo parasti tā viena tā lieta, kas ir notikusi, vienalga, kad pirms 100 gadiem, pirms 100 iemiesojumiem vai 1000, nu, tam nav pat būtiski, ja? Kaut kur tam ir sākums. Un visas tās pārējās ir vienkārši tinušās, tā kā tādām kamoliņam virsū. Tinušās. Un tas nenozīmē, ka mums jāiet katra apskatīties. Tas, ko mēs darām sesijā, mēs aizījām uz pirmo. Un izbraujot to saknīti ārā, vispārējais vienkārši sairst, viņš vairs nav aktuāls. Tāpēc, jā, varbūt nemaz nav tik daudz, nav nemaz tik daudz to lietu, kas mums ir jārisina. Bet, jā, tā kā mēs atgriežamies pie pirmotnējā jautājuma, kad un kādi cilvēki nāk, tad, kad viņiem ir kaut kādi izaicinājumi. Un, pa lielam mums katram ir kaut kādi izaicinājumi, un jautājums, vai es samierinos ar to, ka tā jau visiem ir, kaut gan tā nav norma, tā jau ir visiem, vai es tomēr gribu labāk. Un labā ziņa ir tāda, ka mums katram ir iespēja, atļauja dzīvot labāk, dzīvot mierīgāk, dzīvot skaistāk, dzīvot baudpilni šeit uz zemes. Mūsu tās iepriekšējās dzīvi pieredzes ir tik ļoti raibas, un mēs zinām, caur kādiem laikiem, tumšiem laikiem mēs esam nākuši. Un vispilgtākais ir šis, vai ne, kad tas, ko tu minēji, šeit un tagad mēs varam par to runāt. Agrāk mēs par to tikām pakārti, sadedzināti, un kā man kolēģi saka, vēl mērcēti, ja? Šodien mēs par to varam runāt. Ja mēs būtu, nezinu, cik pāris gadsimtus atpakaļ, mēs tagad būtu jau karātavās. Nu, es pastāstīšu savu pieredzi, tu pabeidz, es tev pastāstīšu. Jā, tas ir, tagad pazuda tā doma, bet... Kurā mēs varam par to runāt. Ja mēs varam par to runāt un risināt par to, ka es atceros tagad domu, ko es teicu, ka mēs dzīvojam ļoti tumšos laikos. Mēs esam pieredzējuši ļoti nesmukas, neforšas pieredzes, ka mums ir darīts pāri, un tā kā atzīsim arī, ka mēs esam tur, tā kā mēs esam bijuši tajā visā muškulī iekšā, kad, ja vienā dzīvē mums darīja pāri, tad nākamajā mēs darījām pāri, lai tā kā izlīdzinātu tur saucamo karmu. Un tas ir okei. Un tas ir baigi, es pat teiktu priecāju, kad cilvēks uzzina, ka viņš ir, tur nezinu, galinājis cilvēks iepriekšējā dzīvē, priecājies un pasakies. Tas nozīmē, ka tā pieredze ir pieredzēta, un tev nekad vairāk dzīvē tas nebūs jāpieredz. Un mums ir tik ļoti daudz nesmuku to pieredžu, ka mums vienkārši viņas ir jāsaprot, jāatlaiž, un šeit un tagad mēs varam izvēlēties dzīvot skaistu, baudpilnu dzīvi. Mums nav šeit vairāk jācieš. Laiki ir mainījušies, ciešanas vairs netiek apbalvotas. Agrāk tur kuļu vairāk cieti, jo tev vairāk stress bija, jo tev vairāk bija nauda, nav iespējas. Laiki tagad ir nomainījušies. Un tagad būs tiem nauda, laba dzīve, bauda, prieks, tiem, kas dzīvos mierā, mīlestībā un saticībā. Un tāpēc šis ir laiks, lai mēs to, kas ir uzkrājies, izprastu, saprastu, palaistu un beidzot apzināti izvēlētos un dzīvotu baudpilnu, skaistu, mierīgu, visu to labāko dzīvi, kādu vispār mēs spējam iedomāties. Dzīvi tādu, kādu mēs vēlamies, un tādu dzīvi, kas dara mūs laimīgus, jo dažreiz jau tāda mierīga dzīve dažiem nesagādā prieku, dažam vajag tieši to enerģisko un drosmi rīkoties un darboties. Un tad es varu pastāstīt šo savu pieredzi, kad es arī biju pie Lindas uz šīm Akāši kroniku lasījumiem, un man bija tāda interesanta pieredze, ka es kopš bērnības jau izjūtu paniskas bailes no brīžiem, kad man ir nepieciešams publiski uzstāties, kad man ir nepieciešams runāt, kad man ir nepieciešams paust savas domas. Man bija tāda sajūta, burtiski es varētu teikt sajūta, ka es mirstu, ka man ir grūti runāt, ka man žņauds kaklu ciet un es nevaru pateikt ne vārdu.
Un es ar šīm sajūtām, var teikt, ļoti daudz strādāju un mācījos psiholoģiju, ezotēriku, astroloģiju, medicīnu un visas citas zinības, un es tiku tā teikt, ar šo situāciju es tiku galā tik tā, kad es varēju komunicēt un runāt pietiekoši labi, bet tāpatās šī iekšējā sajūta, ka katru reizi es kaut ko šādu daru, es iekšēji nomirstu, un tā sajūta bija briesmīga. Un šajā Akāši kronikā Linda redzēja, ka iepriekšējā dzīvē tieši par šo runāšanu, par to, kad es biju ļoti aizrautīga un dedzīga un ļoti tāds cilvēks, kurš grib stāstīt citiem par to, ko ir pieredzējis, piedzīvojis un tā tālāk, par to es tiku sodīta ar pakāršanu. Un tā pēdējā sajūta, ko tu man jautāji, kas bija tā pēdējā sajūta, ka tu pameti šo dzīvi, man bija sajūta, es nekad vairs tā nedarīšu. Un tad man izsprāga asaras, jo īstenībā tas ir tas, ko man visvairāk patīk darīt. Man patīk stāstīt, runāt, iedvesmot, dalīties ar zināšanām, un visu laiku iekšā bija tā sajūta, ka es nedrīkstu to darīt, kad notiks kaut kas slikts. Un šobrīd pēc šīs sesijas es varu teikt, ka nav tā, ka es 100% vēl pilnīgi, es varu negatavoties un iet uz jebkādu interviju, bet tā sajūta, es zinu, no kurienes viņi nāk, un es saprotu, ka tā man vairs nav aktuāla, jo tas nav šobrīd, un mani nekas neapdraud, un es varu runāt un darīt un dalīties, un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Es varu pateikt, ka šī saruna ar tevi man bija ļoti, ļoti svarīga, un ļoti nozīmīga tieši šajā brīdī, bet atkal es varu pateikt to, ka šīs durvis man sākumā bija jāatver pašai, kā tu teici, man bija jānonāk līdz tam, ka es negribu vienkārši, es ļoti daudz izteicu sevi rakstu darbos, rakstot horoskopus un dažādus ierakstus un tā tālāk, bet es nekad negāju publiskajā telpā video, jo tas bija saistīts ar šo runāšanu, un tas nozīmē, ka man vajadzēja pārvarēt šīs bailes. Un tagad šī pirmā saruna, kas man bija, ko es novadīju ar Ingrīdu, šī bija tā kā tās pirmās durvis, kuras es atvēru, un es pateicu, es nebaidīšos un es to darīšu. Un tad atnāca saruna ar Lindu, un vienkārši tagad es saprotu, ka es varu to darīt, un man tas patīk, un es to turpināšu. Un paldies, ka skatās, visi skatīsies. Tas tiešām, es ļoti, ļoti mīlu to, ko es daru tagad, un tas dara mani laimīgu, un ja tas vēl kādu citu iedvesmo, un kādam citam no tā paliek labāk, tad šī pasaule paliek jau par 2-3 cilvēkiem priecīgāk. Paldies par manu stāstu. Jā. Tas ir par to, kad es saku, ka iedomājies, katru reizi, tu tā kā runājot, tev ir jānomirst pa jaunu. Tas ir tā kā sevi laust. Un vienā momentā, var salauzt, bet visticamāk, visbiežāk, kā es redzu, kas notiek, vienā momentā atmeta roku, jo tas kļūst pārāk smagi. Jo tas kaifs ir, ka tu tā kā aizēji un izdari, bet tas sagatavošanās darbs ir tik ļoti grūts, kad beigās jau pietrūks tā spēka to darīt, lai darītu to savu kaifu. Tāpēc saku, ja tev tā ir, jebkurā, tā kā ne tikai par runāšanu, bet par jebkuru lietu, tad tam ir kaut kāds iemesls, un viņu var atrast, izdziedināt, un viņš jau kļūst vieglāk. Un tas, ko es tev teicu, kad var gadīties tā, ka tev tagad pēkšņi tā kā vispār nav, bet es saku, bet ķermenis jau cik gadus ir dzīvojis tajā, ķermenī ir palikusi tā atmiņa, bet viņam vajag vienkārši pretī dot, ka nē, viss kārtībā būs, un pēc kāda laika tu vispār aizmirstīsi, ka tev tā būs bijis. Jā. Un tad man bija viena tāda sesija, kur, sieviete, tā kā pēc horoskopa, ir lauva, viņai ir jāiet rādīt sevi uz skatuves, jārāda viss, jāspīd, un viņai parādās saule, un tas ir viņas uzdevums spīdēt kā saulē. Un kā spīd saulē, ja? Vai ir sniegs, vai ir lietus, vai ir mākoņi, saule no rīta uzlec,
un vakarā noriet. Neatkarīgi, vai kādam patīk, vai kādam nepatīk. Vai kāds uz viņu skatās, vai neviens uz viņu neskatās. Vai kāds viņu nolāda, ka viņa tur ir tik karsta, ka Dievs nevar izturēt šo karstumu, vai kāds saka, ka Dievs, kur ir saulīte, man ir tik augsti. Neatkarīgi ne no kā, saule vienkārši spīd. Un lūk, un viņai parādīja, ka viņai vienkārši ir jāspīd. Grūti spīdēt. Un tad mēs gājām skatīties, kur tad ir tas iemesls. Kur ir iemesls, jo, nepietiek jau ar to, ka tev pasaka, tev jāspīd, bet, jā, bet kā? Man pašai, bet kā? Nevaru, nespīd man. Es gribētu spīdēt, kurš apzināti negribētu spīdēt, vai ne? Bet nespēju sevi tā kā iznest tanī visā ārā. Un mēs tad tajā reizē atkal nonācām līdz galaktiskai pieredzei, kur bija uz Liras, kur bija, kad drakoni, reptili iebruka Lirā, un tad tur bija vairāki tie kuģi, jo man ir vairākas dāmas vienkārši atnākuši, man pašai liekas tā bildīta kopā, varbūt drīz grāmatu varēšu sakt rakstīt. Bija vairāk tie kuģi, kur viņi tā kā mēģināja izglābt tos, kurus varēja izglābt. Un es atceros, ka pie manis bija viena klienta, kurai izdevās izglābt, un viņai tur bija tāds, oh my God, es esmu tik labi, es esmu tik krūta, man izdevās. Tas bija tik ļoti bailīgi, tik ļoti satraukti, bet man izdevās. Un tagad man atnāk viena dāma, kurai viņa arī bija viena no tiem kapteiņiem uz tā kuģa, bet viņai neizdevās. Viņai neizdevās, tur neatnāca, kamēr gaidīja, kamēr visi sakāps kuģī vai atnāks, tie reptili uzbruka un viņus apcietināja. Un tur sākās sevis vainošana, sevis šaubas, kas ir atnācis līdz, es nezinu, vai tā kā cauri visām dzīvēm, bet, saku, varbūt atnāca tieši uz šo dzīvi, jo viņa zināja, tā kā dvēselīte jau redz to bildi, vai ne? Viņa zināja, ka viņa varēs satikt, pieņemsim, satikt mani un ieraudzīt to un atlaist, vai arī, viņa vienkārši zināja, ka šī dzīvē viņa varēs ar šo problēmu atrisināt. Burvīgi. Un runājot par to mierīgo dzīvi, jā, es gribētu tā kā precizēt, mierīgi ir tad, kad apkārt var notikt vētra, bet manī iekšā ir miers. Es runāju par tādu mierīgu dzīvi, jo bija arī mums tāda viena situācija, kur dvēselīte viņai prasa, tu gribēji šo dzīvi nākt? Viņš saka, negribēju. Kāpēc? Mēs ejam atpakaļ, un līdz nonākam mirklim, ka iepriekšējā dzīve viņai bija mierīga. Tā, nekas nenotika. Un tā dvēsele atnāk atpakaļ, un viņa saka, es negribu vairāk uz tās zemes iemiesoties, tur ir tik garlaicīgi. Nav ko darīt. Un viņai saka, labi, šī dzīvē mēs tev dosim izaicinājumus. Viņa saka, labi, ar šādiem noteikumiem es piekrītu nākt šī iemiesojumā. Bet mēs dzīvojam šeit uz dzīvi. Kāpēc man ir šitas? Tāpēc, ka tas ir dvēseles attīstības posms, attīstības veids, kā dvēsele pieredzes savāds. Tāpēc. Tad es gribēju pateikt, ka mēs jau nedaudz tuvojamies beigām. Varbūt, ka kādam no klausītājiem ir kāds jautājums, jūs droši varat uzdot rakstot Lindai par sevi interesējošiem jautājumiem. Varbūt es varu vēl tev tikmēr pajautāt, kamēr varbūt kāds izdomās savu jautājumu. Tātad, vai katrs cilvēks var apgūt šos ceļojumus, ja piekļūšanu šīm akāšu kronikām, vai tur jābūt kādam īpašām spējām, vai vienkārši tagad cilvēki noklausās un domā, viss, es tagad arī gribu, un kas būtu tie pirmie soļi, kas būtu jādara? Ja cilvēkam ir sajūta, es arī gribu, tad viennozīmīgi viņam ir iespēja to izdarīt. Jo visi mani ceļi, visi manas tās vēlmes, viss šis, ko es pa to elpošanu, dēļ ceļojumiem, galaktiskajām pieredzēm, un visu man bija tāds, tik interesanti, es arī gribētu, bet, tas jau bija priekš manis. Tā, here you go, viņš atnāca. Tajā momentā, kad tev ir tā, ka es arī gribētu, ir 100 punkti garantija, ka tev ir iespēja. Tev noteikti būs jāiziet caur kaut kādiem, jāpastrādā ar sevīm, jāatlaiž savas šaubas, bailes,
Jo par Akašu kronikām, kā man bija, vai ne? Es gāju tajā kursā, es savienojos, es redzēju informāciju par sevīm, bet kaut kas nošķobījās manā ticībā, un man bija tā, ka man bija bail iet, jo es jau sev projicēju, ka es noteikti neredzēšu, noteikti nedzirdēšu, noteikti nesapratīšu, un es nemaz nedarīju. Un tad es vienkārši saprotu, ka augstākie spēki nav ieinteresēti, lai tev nāktu kaut ko pierādīt. Nu, tā kā, kur mēs esam, mēs te esam. Tad, kad tu notici pats sev, viņi nāk un saka, jā, re, kur tev ir informācija, jā, re, kur ir. Bet viņi nebūs tie, kas nāks un tev mēģinās pārliecināt, ka tas ir īsti, ka tu vari. Tajā momentā, kad tu ticēsi sev, tev sāk nākt informācijas. Un principā, jebkurš var teikt, jebkurš var piekļūt Akašu kronikām, jebkurš var vadīt dvēseļu ceļojumus, bet es saku, ka tur ir jābūt interesē. Nu, tā kā pieņemsim, nezinu, nesauksim vārdā, bet, pieņemsim, tante tirgus laukumā, ja, kuras tirgo burkānus, viņai nebūs interesi par to, un, es teiktu, ka viņa nevarēs piekļūt. Tāpēc, ka viņai nebūs interese, nevis tāpēc, ka viņa kaut kāda nepareizā vai kaut kāda, vai tāpēc, ka viņai nav interese par to. Labi. Bet tiklīdz cilvēkam ir interese, jebkurš to var. Labi, tas ir lieliski, bet tad nākošais vēl jautājums ir teiksim, cilvēkam, kam tas neinteresē un kurš par to nav vispār dzirdējis, bet ko tu teiktu cilvēkam, kurš ir par to dzirdējis un saka, tas ir pilnīgs sviests, viņi kaut ko ir sapantazējušies un tas tā nestrādā, zinātne to nevar pierādīt un ko tu teiktu šādam cilvēkam? Es visticamāk teiktu, ka viņam ir taisnība. Jo viss strādā un viss notiek tam, ko tu tici. Ja tu tici, ka tas ir, tad tas strādās un tev palīdzēs. Ja cilvēks netic tam, tad viņam nestrādās un nenotiks. Un šeit arī es vienkārši es arī esmu sapratusi, ka es īsti neesmu nākusi te kādam pierādīt, ka tas tā ir. Un es varētu īstenībā kaut kādus, bet tur aiziet, es esmu strādājis ar dažiem cilvēkiem, kur man tā kā ir, nav tā, ka galīgi netic, bet tomēr man ir tā kā jāstrādā. Nevis es viņam varu palīdzēt un iedot informāciju, kas viņam būtu noderīga, ko viņš varētu likt lietā, bet man tā kā bišķīt no tādas pozīcijas, ka man ir jāpierāda, ka tas ir viņam vajadzīgs, vērtīgs vai kaut kāds tāds. Un tad es vienkārši tur tā kā, ja nomājies tādu smago mašīnu, izgāzt vienkārši tādu enerģijas kaudzi, no kravas mašīnas izgāzt uz vienu cilvēku. Un, jā, viņš pēc tam tur sāk domāt savādāk, bet es teiktu, katram ir sava taisnība, un ja cilvēks netic, tad, lai viņš kādu laiku padzīvo tajā, man liekas, ka nāks tie laiki, kad būs vienkārši jebkuram būs jāmaina savas domas, jo es esmu bijusi tur, kur es tā kā, es redzu tos, pieņemsim kaut kādu situāciju, man tūs cilvēks, viņš, piemēram, ir tūs radinieks, jā, viņš, piemēram, viņš neko ar sevīm nestrādā, nedara, viņš tagad atpūšās, nezinu, tajā Eģiptē, izklaidējās. Es reāli esmu savā emocionāli viszemākajā, lielākajā bedrē, un man ir tāds jautājums, kāda jēga vispār šitam ir. Bet ja es nebūtu izgājusi cauri tai bedrei, es šodien šeit nestāvētu un nestāstītu, jo tas bija mirklis, kad es sapratu, ka bez tās ticības tam visam augstākajam, man šī pasaulē vispār nekā vairāk. Tā, ka nekā. Burvīgi. Jā. Tā kā katram pašam, tā kā jā, kur Inga raksta, jā. Realitāte ir interesantāka par zinātnisko fantastiku, un es teiktu, tās visas filmas, ko mēs liekam zem zinātniskās fantastikas, tur ir vismaz 75% patiesība, 25% ir tur uztaisīts, lai to kā filmu varētu uztaisīt. Un katram ir sava taisnība, katram ir sava vieta būt, un es nevienam neuzspiežu
Katram ir tā kā izvēle, nu, tā kā ticēt tam, ko es saku, vai neticēt, piedzīvot to vai nepiedzīvot. Katram ir sava vieta un katram ir savs laiks. Katram ir savs laiks, ir tas, man liekas, svarīgākais, jo, ja man šo visu stāstītu, nezinu, pirms 10 gadiem, 6, es varbūt ieklausītos, bet man tā ticība būtu diezgan tāda. Tiešām? Tiešām? Un tās visas lietas, kuras esmu bijusi līdz šim, tiem, kas tur ir Amerikā, viņiem, tur, kur ir tālu, neaizsniedzami tā, kad viņiem točni tā var notikt. Un tad, kad tas notiek ar mani, tad ir tāds. Labi, sapratu. Jā, ok, paldies. Es vēl gribu pieminēt, kad es pirms daudziem gadiem pirmo reizi aizbraucu Indiju, un tur es satiku savu pirmo jogas skolotāju, un viņš jau toreiz teica, kad viss, ko tu vari iedomāties, viss eksistē. Tātad tas cilvēks, kurš var iedomāties kaut ko savu, tātad tā ir viņa pasaule un tā eksistē un ir pilnīgi reāla priekš viņa. Tam, kurš var ceļot tālāk un iedomāties sevi galaktiskās pieredzēs un citās dzīvību pieredzēs, tam arī šis viss eksistē un ir reāls. Tā kā mēs dzīvojam katrs savā pasaulē, jeb savā apziņā, un no tās arī ir atkarīga visa mūsu pieredze un tā tālāk. Un nav sliktu pieredžu, ir vienkārši pieredzes, un ja mēs apzināmies to, ka šīs pieredzes ir bezgalīgas, tā kā man ļoti patīk tas teiciens, kad visums nekur nesteidzās, jo laiks ir bezgalīgs un mūžīgs, tātad, ja cilvēks nav gatavs atstrādāt vai saprast kādu pieredzi šinī dzīvē, viņš var ar to auklēties un dzīvot vēl 100 dzīves, un neviens visumā viņam par to neko neteiks un nedarīs. Tā ir tik viņa paša brīvā izvēle un viņa paša vēlme augt un mainīties. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka šeit kaut kas tomēr īsti nav kārtībā, kad man visu laiku atkārtojas kaut kādi notikumi, un ka mēs sākam dzirdēt par šo sansāras ratu, ja par to, kad šīs dzīves ir iespējamas vairākas un iespējams, ka kaut kas tomēr te ir kaut kā likumsakarīgi, tad mums rodās jautājums, kā var no tā tikt ārā, vai man tiešām tos visu laiku ir jādara, vai man visu laiku šeit ir jānāk un jānāk un jānāk. Nē, nav jānāk, bet to vajag apzināties un to vajag saprast, palaist, pateikt paldies, un iespējams doties uz citām planētām vai galaktikām, vai arī, kā Tibetā skolotājs teica, kad pats svarīgākais ir, un arī jogā ir šī apgaismošanās, kad mēs atkal savienojamies ar šo Dievu, ar šo mūžīgo gaismu, kad mēs esam izgājuši savu miljoniem, miljardiem, es nezinu, nav apzīmē laikam, dzīvību pieredzi, mēs visi iznākam no šī lielā gara, un mēs visi atgriežamies šī lielajā garā, bet pa vidu ir daudz un interesanti piedzīvojumi. Tieši tā. Un es teiktu, Zeme ir visu iespēju planēta. Šīs planētas ir iespējams pilnīgi viss. Pieredzēt visbriesmīgāko, drausmīgāko, grūtāko dzīvi un viskaistāko, visburvīgāko, visamazingāko dzīvi. Un tieši tā ir mūsu izvēle. Tieši tā no mūsu apziņas ir atkarīgs, kāda būs šī mūsu izvēle. Un vēl tāds noslēgumā varbūt pateikšu, ka iesākām ar to, ka tu tā kā spēri pirmo soli, un tad šīs prakses un visas izmaiņas un skaistās un interesantās lietas ienācas tavā dzīvē, tad es gribu pateikt to, ka augstākai pasaulē, jeb dievišķajam spēkam, jeb mūsu eņģeļiem un mūsu palīgiem vienmēr ir durvis atvērtas priekš mums. Mums tikai pašiem ir jāspēr šis solīts šo durvju virzienā. Vai labi, neatvērtas, bet pašiem ir jāatver tās durvis. Es gribu teikt, durvis nav aizslēgtas. Ja? Tātad durvis ir. Netur. Iespējas ir.
un nemoca un nedara mums pāri tajā brīdī, kad mēs saprotam, kad mēs gribam kaut ko mainīt, mēs arī varam mainīt, un mēs varam atvērt šīs durvis, un pārmaiņas notiks. Un vēl pēdējais jautājums, ko vēlas Linda un kas dara Lindu laimīgu? Tā, fiks, kas uzreiz nāk galvā. Nu, man pirmais, tā kā šī brīža tāds aktuālākais ir noteikti pašrealizācija. Tā kā sevi izlikt kaut kur, nevis būt vienai no, bet būt kaut, nu, tā kā sajust savu realizāciju, teiksim tā. Man liekas, tā kā kaut kādā nevis novērtējumu no tāda, tā kā, tukšuma sajūtas, bet tādas, jebkura sieviete man šķiet, ka vēlētos, lai viņa būtu novērtēta. Lielākā vai mazākā mērogā, bet novērtēta. Un kā es, nu, tā kā realizēt sevi, kaut vai tīri pati sevi novērtēt par to, ka es varu daudz, es varu šo un varu to, un sajust to savu, ka tiešām viss ir iespējams. Es pamēģinu šo, un wow, kas vēl ir iespējams? Ja šitas bija iespējams, kas vēl ir iespējams? Es šobrīd esmu tādā stadijā, tā kā, jā, es nezinu, vienā vārdā to varētu nosaukt pašrealizācija, bet vispār piedzīvot, kas vispār ir iespējams uz šīs pasaules, ko vispār iespējams pieredzēt, ko iespējams sasniegt. Atvērties šai pasaulē un ļauties šim piedzīvojumam, ko sauc par dzīvi. Nu, labi, paldies tev, Linda, manuprāt, par ļoti interesanto sarunu, un paldies tiem, kuri skatījās. Paldies tiem, kuri skatīsies vēl ierakstā, un tiksimies nākošajās sarunās. Ja kāds vēlās, ja kāda sieviete vēlās piedalīties šāda veida sarunā, lūdzu man rakstiet, runāsim un domāsim un skatīsimies. Un, jā, uz tikšanos nākošajās reizēs. Man atkal ir izaicinājums, kā es te izslēgšu, bet es to cerams izdarīšu. Paldies, Linda! Paldies! Tā, tūlītās. Kā man te?